Augšā izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Tā, slapinam zālītes, Orest, Karini. Mandara, lūdzu. Bārdak, tu tiešām zini, ko tu dari? Protams, uzticieties man, draugi. Es noklausījos veselu raidījumu par zālītēm, tāpēc ziemā visi būs priecīgi. Vai tu kaut ko jauc? Nē, nav jau tā, ka es vienmēr kaut ko sajaucu. Dažreiz es arī lietas izdaru ļoti rūpīgi un cītīgi. Lūdzu. Slapini un Karini. Viens, divi, vēl divas zālītes saslapināsim. Tā, nu ko, man liekas jāpasauc Burka, lai viņa redz, kādi mēs esam maliči, vai ne? Jā. Burka! 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 Nāc paskaties, kādu labu darbu mēs esam izdarījuši! Burka! 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 Sveiki! Čau, Burka! Čau! Paskaties, kādi mēs esam čakli strādnieciņi. Opa! Kas te tā par zāļu izstādi? Te žūst zālītes. Kāpēc tam zālītēm ir jāžūst? Tāpēc, ka mēs tās saslapinājām. Bārdak! Kāpēc jūs slapinājāt zāles? Kāpēc? Tāpēc, ka es tā dzirdēju raidījumā. Tur teica, ka pirms ziemas visas zālītes ir jāizžāvē. Tad nu es atradu visas bēniņos esošās zāles, bet tās izrādījās gluži sausas. Tāpēc es nolēmu, ka tās ir jāsaslapina. Un, nu, lai pēc tam tās atkal varētu izžūt. Un ziemā mums būs labās zāļu tējas. Vai ne? Bārdak! Nav jēgas tev pat īsti dusmoties, bet šoreiz tu spēlējies ar ļoti bīstamu lietu. Es tev uzrakstīšu 2 adreses, kur tev būs jāaiziet ciemos. Un šis tas jāpamācās. Ko? Un, kā Burka teica, tā Bardaks un draugi devās noskaidrot vairāk par zālēm. Čau, Robert! Čau! Nedod 5! Bārdaks izkarināja pa visiem bērniņiem zāles. Vai tas ir pareizi, vai šeit kā nav? Zāles karināt bērniņos? Jā. Priekš kam? Zāļu tējām. Kādām tējām? Zāļu tējām, lai ziemā būtu gardas zāļu tējas. Es izkarināju zāles pa visiem bērniņiem. Nu, pagi. Ir zāles un ir tējas. Ir zāļu tējas, kas palīdz, bet ir taču zāles, ko pārdod aptiekā. Un tieši šeit mēs viņus arī gatavojam. Gatavojam mēs viņus no šitādiem pulverīšiem. Tās ir aktīvās vielas, kas ārstē cilvēkus. Viņām mēs pieliekam klāt pildvielas. Jo citādāk, iedomājies, ja šīs ir ļoti, ļoti aktīvas vielas, tabletīte būs šitāda. Maziņi, kā tu viņu izņems no iepakojuma un pazaudēsi. Tabletītes mēs būtu dažādas. Mēs būtu kaklam, mēs būtu gulēšanai, mēs būtu negulēšanai, mēs būtu mieriņam, mēs būtu visādām kaitēm. Mīļākās ir tās, kuras kaklam. Kaklam? Jā. Tās, kuras ir ar garšiņām, ir tādas arī lācīšu formās. Jā, matā. Tās ir garšīgās. Kāpēc zāles ir dažādās formās? Ja tev ir vajadzīgas zāles, kuras tu iedzer no rīta, un tev viņas darbojās līdz vakaram. Tad ir pagarinātās darbības zāļu formas, mēdz būt kapsulas, mēdz būt arī tabletes, kurās ir lielāki kristāli aktīvās vielas. Aktīvā viela ir tā, kas ārstē. Ir arī zāļu forma pulverīši. Mēs liekam tādos maisiņos, gandrīz kā zāļu tēju mēs viņu dzeram. Kāpēc zāles ir dažādās krāsās? Redz, aktīvā viela mēdz būt balta. Mēs būtu arī dzeltena. Un ja mēs uztaisīsim tableti, kuru mēs gribēsim nokrāsot baltu, bet tur iekšā ir dzeltenas vielas, mēs dabūsim baltu krāsu? Nē. Mēs nevarēsim paslēpt. Paslēpt ir iespēja, kā piemēram
šajās tabletēs. Tās ir tabletes ar apvalku. Nu ko, pirms iešanas ražošanā mums ir jāsaģērbjās. Jāsaģērbjās un jāpaskatās spogulī, cik skaisti mēs esam saģērbušies. Tur tabletes tiek iepakotas blisteros. Redzat šeit, ka ik pa laiciņām nāk blisteri. Tālāk no augšas tiek ņemtas neizveidotas kastītes, redzot šitās. Mašīna viņas atver vaļā, paralēli tiek salocīta instrukcija. Šitas āmurtiņš iestumj blisterus iekšā kopā ar instrukciju kastītē. Tālāk mums ir pārbaudes, gan tiek aiztaisīta katra kastīte, un katra kastīte tiek pārbaudīta, vai svars atbilst vajadzīgajam, vai forma ir pareizā. Un tālāk, kad kastītes ir aiztaisītas, redz, cik smuki viņas slīd pa lenti. Tur katra kastīte tiek noskanēta, apdrukāta ar speciālu QR kodu, un no šī brīža mēs zinām, ka šī kastīte ir nonākusi, ir saražota. Un sekojam līdz šai katrai kastītei, līdz pat aptiekā, kad šī paceļa tiek pārdota. Vai jums ir tādas zāles, kuras strādā uz vairākām slimībām? Katrai zālē ir savas ārstnieciskās īpašības, bet tā, lai tu atrastu vienu tableti, ko dzertu katru dienu, un tā tev palīdzēs jebkam, tādas laikam tomēr vēl nav izgudrotas. Vai zāles var būt bīstamas? Ja mums dakteris pasaka, ka mums jāpēd viena tableta dienā, tad mums noteikti ir jāēd tikai un vienīgi viena tableta dienā. Mēs nedrīkstam ēst vairāk, tāpēc, ka viņas ir garšīgas. Mums ir jāievēro precīzi šī receptūra. Un zāles nevajag žāvēt. Zāles taču mēs jau esam izžāvējuši. Un zāles mājās jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Jā. Kad par zālēm viss tapis skaidrs, laiks doties dabā. Jāsaprot, kas tad ir tas, ko var žāvēt, lai rudenī būtu labās zāļu tējas. Bārdak, man gan šķiet, ka šīs ir īstās zāļu tējas. Īstās zāles tējām? Jā. Leimont, pastāst, kāds ir īstās zāles tējā? Principā īstās zāles ir viss, kas aug pļavās, mežos, ceļmalās arī. Šodien tās ir vienas no skaistākajām tējām, kas smuka oranžā krāsā. Tās ir kliņģerītes. Kliņģerītes, jā. Kliņģerītes. No kādām zālītēm tad var gatavot tējas? Principā gandrīz lielākā daļa augi, kas aug. No tiem var taisīt dažādas zāļu tējas, un viņas arī palīdz. Ceļmalu lapas, mālēpju lapas, pienenes, pelašķis, kosa. Lielākā daļa viss ir ārstniecības augi. Priekš dažādām gaitēm ir domāta. Bet pret ko ir šīs tējas? Kliņģerītei piemīst bakterioloģiskās iedarbība, un viņa priekš dažādām infekcijām, skalošanai, kompresēm. Vai zālītes var jaukt kopā vienā tējā? Gluži viss nevar, jo jāatcerās to, ka ir liela daļa augi, kas ir ļoti iedarbīgi un kuri lielākās devās ir arī indīgi un var saindēties. Tāpēc, katrai zālītei ir kaut kāda noteikta deva, ko var, ko nevar lietot. Vai jūs mājās, draugi, dzerat zāļu tējas? Jā, katru dienu. Kādas jums ir zāļu tējas mājās? Kumelīšu pašu audzētā. Es bērndārzā dzeru. Kādu tu dzer bērndārzā? Aveņu. Aveņu tēja. Viena lieta zāles pļavā plūkt un bērniņos žāvēt, bet kā tad tās zāļu tējas garšo? Būs visiem kopā jāpagaršo. Es jau sasmažoju, kas tas ir. Kas tas ir? Tas varētu būt jāņogas medus. Man liekas, ka āboli. Mežozīte? Kas tas ir? Āboli tur ir. Jēj! Bet kas vēl? Tur ir āboli, upenes, raudene, mežmaula, kliņģerīte un ābolmēdra. Tur ir kaut kas salds klikts klāt, vai viņi tādi ir? Tā ir upene. To saldumu dod. Jā? Pasties bez cukura pilnīgi tikai šeit. Tā kā būtu ar cukuru vai mani. Ko šī tēja var izārstēt? Principā šodien tā ir tāda vitamīna tēja, lai varētu no rīta vai vakarā padzert kaut ko garšīgu. Tur ir dažādas ogas un arī dažādi augi klāt. Raudene ir priekš augstēšanos. Kliņģerīte mazliet dezinficē, un tā, visu kopā pa bišķītim. Lecam tālāk? Jā. Mēs kā teiziņi. Tagad gan. Man šķiet, ka tur ir medus. Kumelīte.
Kumelīte. Jā, kumelīte. Visiem taisa. Kumeļu tēja, kumeļu tēja. Šitā ir kumeļu tēja. Tur ir vēl kaut kas rūgts. Jā, tur ir rūgtums. Pēc smaržas neliekās rūgts, vai ne? Bet tā nav kumelīte, vai ne? Ir kliņģerīte? Jā, ir kliņģerīte arī. Jā. Te, kad sēdās visādas nelabas lietas un sākās problēmas ar punci, tad šitien tā ir, lai viņa īpaši garšīga nav, bet tomēr ļoti labi palīdz vēderam. Zīmeņu augļi, kumelīšu ziedi, ērmela, piparmētra, kaķumētra, pelošķis, kliņģerīšu ziedi, raudene, pienenes, saknes, asinszāle. Kas tik te nav, lai tas vēders justos labi? Sažotā, tur noteikti ir medus. Medus nav nevienā tējai klāt. Bet visos augos ir medus, visos ziedos. Tā kā mazliet taisnības jums būs. Ābols. Domā? Es savulu jums mazliet palīdzēšu. Šitajā tējā, man liekas, tikai viens augs. Kumelīte. Nē. Kliņģerīte. Nē. Ābols. Nē. Aug pļavās, gar upes malām, gar ezeriem. Zied pēc jāņiem. Ceļmana lapa. Nē, zied. Ļoti smuki zied. Pīlāģi. Vīgriezi. Es pat tā nezinu. Jā. Redzi, Bardak, ja tev sāp vēders, tev nevajag dzert tablets, bet var iedzert vienkārši tēju. Zāļu tēju. Jā, zāļu tējas dara brīnumus un garšo labi, bet nopietnākos brīžos bez zālēm neiztikt. Re, Bardakam nu radās brīnišķīga ideja. Jā. Nu tā, man liekas, ka bērniņi tagad būs pilnīgā drošībā. Neviens bērns pats netiks klāt zālēm. Ha! Bet kāds ir tiks klāt? Kā tiks? Paņem skāpnīcu un uzkāps. Tā, labi, tagad dodiet man zāles. Tā, mamā? Mamiņā. Gagis. Jā, paldies. Paldies. Tā. Tā, ļoti labi. Bardak. Es saliku pa plaukstiņiem, pa plaukstiņiem, pa plaukstiņiem. Bardak, tā ir pēdējā. Tā. Tā. Nu gan, bērniņi ir drošībā. Pamēģiniet aizsniegties. Tu pīrīte tagad. Jā. Nekas nesenāk. Ļoti labi. Nominācijā gada drošākais Bardaks uzvar. Cik labi tomēr, ka mums bērniņos ir kāds tik gudrs kā Bardaks, kurš var parūpēties par bērniņu drošību. Jā, labi, gan, ka mums ir tāds Bardaks. Kur tu esi, Bardak? Raidījums visiem mums Bardaks bērniņos. LTV1 neesam bērnu stabā.